Pārspriedums un tā vērtēšana. Pārspriedumam tiek piedāvāti 2 līdz 3 temati. Skolēns izvēlas rakstīt par vienu no tiem. Nepieciešams rūpīgi pārdomāt, kuru no tematiem izvēlēties. Nevienmēr šķietami visvieglākais temats tāds arī izrādīsies. Liederīgi ir uzdot sev jautājumus. Par kuru no tematiem man ir visvairāk ko teikt? Ko īsti es gribu pateikt ar šo darbu? Kāds ir domraksta mērķis? Vai man ir vismaz 3 apgalvojumi par šo tēmu, lai varētu pārspriedumu izvērst? Kādus argumentus un faktus varēšu izmantot? Ko no savas pieredzes varu piebilst, rakstot par izvēlēto tematu? Uzmetumam paredzētajā vietā iespējams uzdot sev jautājumus, kas atvieglo pārsprieduma, šajā gadījumā par tēmu grāmatas un jaunieši, veidošanu. Kāpēc es uzskatu, ka par šo tēmu jārunā? Vai mūsdienu jaunieši brīvo laiku izšķieš nelietderīgi? Tratят бесполезно. Kuri jaunieši tomēr lasa? Kādas grāmatas jaunieši parasti izvēlas? Vajag vai nevajag lasīt grāmatas? Ko par grāmatu lasīšanu domā mani klases biedri? Iespējams veidot arī īsu, neizvērstu plānu. Mani uzskati par grāmatu lasīšanu. Jauniešiem grāmatas interesē vai neinteresē. Mani draugi un grāmatas. Grāmatas skolā. Es iesaku izlasīt. Pirms darba uzsākšanas ieteicams veidot uzmetumu, plānojumu, skici šim nolūkam paredzētajā vietā. Viens no uzmetuma veidiem ir domu karte jeb zirneklis. Piemēram, domu karte tematam grāmatas un jaunieši. Darbu atvieglo arī tēžu veidošana. Jaunieši, kuri lasa, grib būt gudrāki un papildina savu vārdu krājumu, kas palīdz izteikties. Tie, kuri nelasa, par to nedomā. Mūsdienu tehnoloģijas, lai arī cik ātri tās attīstās un pilnveidojas, nespēja aizstāt grāmatas, jo emocijas, ko rada literatūra, nevar aizstāt dators. Interese par grāmatu lasīšanu nerodas pati. Visbiežāk tā ir tādiem skolēniem, kuriem bērnībā priekšā lasītas pasakas vai bērnu grāmatas. Daudzi jaunieši grāmatas lasa tāpēc, ka tās liek skolā lasīt. Paši par lasīšanu viņi neinteresējas. Atbildi uz jautājumu, vai es pieduru pie lasošajiem, joprojām neesmu atradis.